dabai ir jāatdod tās teritorijas, kuras mēs, tātad cilvēki, esam prettiesiski atņēmuši. Viņu varētu uzskatīt par vienu no pirmajiem agrīnajiem, radikālajiem zaļās arhitektūras domātājiem un pārstāvjiem. Tātad pirmais šis uzskats, ka ir jāatgriež pilsēt vidē daba. Nākošais ir viņa pārliecība, ka taisna līnija ir bezdievīga. Dabā tāda neeksistē. Taisnas līnijas ir cilvēku uzspiesta tirānija, un te ir viņa modernisma kritika. Kritika, kas noved, tātad modernisms, kā uzskata Hundertvassars, noved pie cilvēka atvesļinātības un pie individualitātes zaudēšanas. Individualitāte ir ļoti būtisks aspekts viņa filozofijos uzskatos, ka dzīvojamā vide nedrīkst būt bezpersoniska. Tātad logi, sienas, krāsas, tam visam ir jābūt personalizētam ar savu individuālo raksturu.